Sveiciens visiem! Šodien esam ieradušies uz vēl vienu sporta treniņu, kas ir pieejams visiem bites kolēģiem bites labuma grozā, pilnīgi bez maksas. Un šī sporta veida nosaukums ir padltenis. Pajautāsim kolēģiem, kāpēc viņi ir izvēlējušies šo sporta veidu, un arī pamēģināsim to paši. Jūlija, pastāsti, kā tu izlēmi nodarboties ar šo sporta veidu? Sēžot pie galda, es izdomāju, ka es iešu uz padalu. Tāpēc, ka tas ir lielisks sporta veids, kur paspēlēt, pasportot un socializēties ar kolēģiem. Kaut kas jauns, man liekas, šobrīd ir trendā, super populārs un bija tāda brīnišķīga iespēja pamēģināt, tāpēc esmu šeit. Gribas pamēģināt kaut ko jaunu, citādāku, un šo sporta veidu pirmoreiz pamēģināju ar vīru draugiem, iepatikās, un tā kā jāturpina. Tāpēc, ka man ļoti patīk padele, es izmēģināju un sapratu, kā vajag. Pirmdiena ir grūta diena, un kad tu uzsāc savu darba dienu un saproti, ka vakarā būs padeles, tad diena iet krietni ātrāk, krietni pozitīvāk, un pat gribās to pirmdienu, lai varētu vakarā aiziet uz kolēģiem uzspēlēt. Kas visvairāk tev patīk šajā sporta veidā? Ka var izskrieties, un man liekas, ir ļoti forši, ka tas ir tāds komandas, kad ir jāsadarbojās un var riktīgi izsmieties. Jo nav jābūt ļoti veiklam, nav jābūt ļoti koordinētam. Par padelu var teikt, ka tas ir viegls sporta veids, ļoti viegli iemācīties. Te nav nekāda speciāla tehnika, nekāda īpaša fiziska sagatavotība nepieciešama. Nu, kā es nesen lasīju, fiziskas aktivitātes ir galvenais, nekā lai mēs paildzinātu savu mūža garumu. Tā kā, ja jūs gribat paildzināt mūža garumu, nāciet sportot. Dzirdēju, ka tev arī kādi panākumi šajā sporta veidā ir, tad tu varētu mazliet palielīties. Tenisā daži panākumi, piemēram, pagājušajā nedēļā es biju Turcijā uz lielu starptautisku turnīru un vinnēju Women's Singles Consolation kategorija 45+, sieviešu dubultspēles 45+, iegāju fināla kopā ar parinieci. Es spēlēju jau pāris mēnešus, bet vēl joprojām esmu tajā fāzē, kuras vienkārši priecājos, ja es trāpu pa bumbiņu. Reizes, kāda destā varbūt. Es ar draugiem bijis paralēli. Pamazām paliek labāk, bet labāk nefilmēt mani spēlējot. Kā? Iedomājies, tev uzņēmums maksā. Tev vispār ne par ko nav jādomā. Tu atnāc, paspēlē, ar kolēģiem pasmējies, pēc tam ieeji pirtiņā un kā karalis brauc mājās.